Labdien! Labdien visi, kuri mani redz, labdien visi, kuri mani dzird, un labdien visi, kuri to turpinās darīt tuvāko ieraksta laiku. Pēc labas tradīcijas, kas ir raksturīgi maniem ierakstiem, es jums visiem par to iepriekš jau pasaku paldies. Šodien es nolēmu parunāt par atsevišķiem jautājumiem, kas ir saistīti ar valsts, ar Latvijas nacionālo drošību. Pēdējās dienās jebkādos un jebkuros plašsaziņas līdzekļos tiek apspriests jautājums par parādes zobenu iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām. Ja mēs norobežojamies no pilnīgi idiotiskiem un absolūti neprofesionāliem vērtējumiem, kas izskan sabiedriskajā telpā, tad ir jāsaprot ļoti elementāras pāris lietas. Krievijas federācija atkārtoti ir paziņojusi par tās interešu sfērām Austrumeiropā, Centrāla Eiropā, Āzijā un tā tālāk. Mēs redzam pilnīgi atklātu hibrīdu kara elementus attiecībā pret Baltijas valstīm, gan pret Igauniju saistībā ar lēmumiem par pareizticīgo baznīcu, gan pret Latviju, gan pret Lietuvu, tāpat arī pret Somiju, Poliju un tālāk pēc saraksta. Tajā skaitā absolūti precīzi par Krievijas nodomiem Baltijas valstīs ir izteicies Krievijas ārējā izlūkošanas dienesta vadītājs Nariškins, kur skaidri un gaiši ir definēts, kas notiks Baltijā. Ja to visu saliek kopā, tad mums ir jāsaprot, ka Latvija šodien atrodas faktiski kara stāvoklī ar austrumu fašistisko valsti. Tas ir reāli, absolūti reāli. Tikai šobrīd norisinās šī kara hibrīda fāze. Kad notiks tieši militārs iebrukums Baltijas valstīs? Šodien to pateikt nevar neviens, bet kad šis iebrukums notiks, ir faktiski 100% un nenovēršam. Reāli tā. Ir elements, kā to var novērst, bet par to nedaudz vēlāk. Tātad par zobeniem ir jāpaskatās ļoti vienkārši, no kurienes pirmo reizi uzpeldēja, kā mēdz teikt, informāciju par šo it kā šaušalīgo iepirkumu, kur tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda, nevajadzīgi. Tātad atkal, kur ir knifs? Sašutumu sabiedrības izsauca summa ap 900 000 eiro, bet vai kāds ir tālāk un dziļāk analizējis, kāda ir iepirkuma summa par vienu zobenu, par vienu iepirkuma vienību? Es domāju, ka īstenībā neviens. Un, ja šī summa ir kaut kur 600 eiro robežās, tad es jums varu pateikt, kā speciālists, jo es esmu speciālists augstajos ieročos tajā skaitā un individuālajos virsnieku ieročos, kad summa 600 eiro ir nevis augsta, bet vidēja, un es pat teiktu zema, jo kvalitatīvs parādes zobens, kvalitatīvs es uzsveru, šodien pasaules tirgu vidējā cena ir ap 1000 eiro, un nekādi citādi vispār nav un būt nevar. Tāpēc Nacionālajie bruņotie spēki šo iepirkumu veids par salīdzinoši zemu cenu, ja tā nopietni, atklāti un skaidri. Bet kur ir knifs? Knifs ir tur, kad laikā, kad norisinās hibrīd karš starp mūsu valsti un fašistisko kaimiņu zemi, informatīvā telpā tiek palaisti šādi naratīvi, kā tagad pieņemts teikt, un šie naratīvi grauj, un tas ir arī mērķis Krievijas, grauj Latvijas nacionālo drošību, aizsardzības spējas, lēmumu pieņemšanas spējas un vienvadību Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Un ir jāsaprot, ka mērķis ir viens – novājināt Latvijas valsti caur šādiem publiskiem skandāliem. Un šis mērķis ir ar uzviju šodien panākts, jo tiek radītas šaubas par Nacionālo bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas vadības godprātu. Tas ir tieši tas, kas pirms iebrukuma ir nepieciešams Krievijas fašistiskai valstī. Sapratīsim šīs lietas skaidri, absolūti skaidri. Savukārt par zobeniem kā tādiem, tā ir neatņemama virsnieka dzīves, morāles un tradīciju pamats. Bez tā nav armijas, lai arī cik dīvaini tas neliktos. Tāpat kā nav armijas bez parādēm, tāpat kā nav armijas bez morālas ticības un svētas ticības uzvarai. Un uzvara tiek kaldināta ne tikai ar tankiem, iznīcinātājiem un visu pārējo, bet arī ar iekšējo morālo pārliecību par savu taisnību, aizstāvot savu valsti. Un zobens, virsnieka individuālais zobens, ir viens no elementiem, kas veido šo morālo pārliecību. Un tāpēc es gribētu palūgt, ka cilvēkiem, kuri nav vienu dienu vispār nekur dienējuši, nespriest par to, par ko tiem nav sajēgas, vispār nav sajēgas, jo bruņoto spēku pārstāvji ir vienīgie cilvēki, mūsu līdzpilsoņi, mūsu valstī, kuriem valsts deleģē likumīgas tiesības, īpašās situācijās nogalināt iebrucējus. Tieši tāpat, kā jebkurš virsnieks, atšķirībā no jebkādas citas profesijas pārstāvjiem, savos amata pienākumos ieraksta mirt par Latvijas valsti. Nevienam citam šādu pienākumu nav. Un tāpēc izskatīt jautājumu par zobeniem ir vienkārši smieklīgi, bet, ja mēs skatāmies rakursā no hibrīda kara, tad tas ir perfekti izdevies uzbrukums no Krievijas fašistiskās valsts Latvijas republikai. Un es gribētu nolasīt citātu no vienas grāmatas, kuru tagad pētu saistībā ar savas dzimtas vēsturi. Tā ir grāmata, kas ir izdota Rietumvalstīs, bet izdota padomju periodā, un kas saucās Rūjiena kultūra vēsturisks pārskats par Rūjienas pilsētu un novadu, un izdots ir Ziemeļblāzma 1978. gadā. Izdevniecība Ziemeļblāzma. Tas ir ļoti rets izdevums, bet es viņu esmu dabūjis. Un absolūtā nekontekstā ar Rūjienu es šeit gribu nolasīt vienu fragmentu, citātu. Zināms, netrūk arī neapzinīgu un kreisi noskaņotu, kas mobilizācijas telpās aģitēja pret mobilizāciju. Neapklausināmo aģitātoru, Araktu Enču mājas saimnieku, Mārtiņu Dronu, igauņu sardžu vīri arestēja, Moisekilā tiesāja un nošāva. Tātad kara apstākļos, bet Latvija šodien ir kara apstākļos, darbojas šādas metodes pret tiem, kas nostājas pret savu valsti. Šie cilvēki tiek vienkārši nošauti. Citādi nebūtu izveidota Latvijas valsts. Tāpēc ir absolūti jāsaprot, ka priekšā ir karš, nežēlīgs, visaptverošs, totāls un karš, kas ir balstīts uz iznīcināšanu. Un vienīgais elements, vienīgā iespēja izbēgt karu vai izbēgt Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs ir nacionālā kodola programma. Tātad nacionālo kodola programmu es uzskatu, ka var izstrādāt Somija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija kopā ar kopīgiem spēkiem un izveidot vienotu Ziemeļvalstu
kodola vairogu. Tikai šāds aizsardzības elements nodrošina Latvijas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Citu variantu, diemžēl, nav. Es zinu, ka Zviedrija ir izskatījusi jautājumu par kodola ieročiem. Es zinu, ka Polija tika vērsusies pie Amerikas Savienotām valstīm ar lūgumu tās teritorijā izvietot kodolieročus. Es zinu, ka Amerika atteica šo lūgumu. Un es zinu, ka Polija domā par kodola tēmu. Nosauksim to tā, pagaidām nosauksim tā. Un būsim gatavi tam, ka priekšā ir karš. Tam ir jābūt gatavam. Jāgatavojas katru dienu, jāgatavojas katru sekundi. Un jebkādi spriedumi, kas grauj valsts nacionālo drošību, ir jāizdedzina ar karstu dzelzi. Ir jābūt attiecīgai likumdošanai, Latvijā ir jābūt ieviestam kara stāvoklim, tāpēc, ka mēs esam jau karā, un visam, kas ir saistīts ar informatīvo drošību, ir jānotiek izmantojot kara cenzūru. Es nebaidos šos vārdus, jo kara stāvokļa laikā darbojas kara cenzūra. Pretēji sanāk, ka katrs padibeni šodien grauj valsts nacionālo drošību, grauj Krievijas spēcdienestu uzdevumā, un pats bīstamākais, ka priekšvēlēšanu periodā, kas notiek tieši tagad un mūsu priekšā, atsevišķas vietējo Krievu partijas veic aģitāciju Krievu valodā sociālajos tīklos un apspriež jautājumus, kuri absolūti un nekādi nav saistīti ar pašvaldību tēmu un pašvaldību lietām, bet spriež par Otavas konvenciju un visu pārējo. Un vēl simtiem Krievu tam visam piebalso un apmierināti sit plaukstas. Par to ir jārunā atklāti, un tas viss ir jānovērš. Jo Latvijas pilsonības esamība šiem deputātu kandidātiem no Krievu partijām nenodrošina un negarantē lojalitāti Latvijas valstī. Jo mēs to jau esam redzējuši un piedzīvojuši uz Andreja Mamīkina un Ruslana Pankrātova piemēriem. Jo Andrejs Mamīkins bija un ir Latvijas pilsonis, kurš bija Eiroparlamenta deputāts no Latvijas valsts ar milzīgu atalgojumu, iespējām un visu pārējo. Ruslans Pankrātovs bija un ir Latvijas pilsonis un bija Rīgas domas deputāts ar minimāli sazogamo naudu ik mēnesi ap 7,000 eiro. Un šie cilvēki viennozīmīgi pat pie tāda materiālā nodrošinājuma strādāja un strādā Krievijas spēcdienestu interešu labā. Tāpēc ir skaidri jāsaprot, ka atsevišķu Latvijas krievisko partiju pārstāvju aktivitātes pirmsvēlēšanu vēlēšanām, pirmsvēlēšanu perioda un vēlēšanu periodā ir un tiek kultivētas Kremlī. Tur un tikai tur un nekur citur. Es domāju, ka cilvēki, kuri domā loģiski un spēj spriest loģiski, mani saprata. Paldies par uzmanību, visu jums labu!